Čau, čau! Šodien es tev piedāvāšu pavisam īsu video kādā brīvā tev brīdī, ko tu varēsi izpildīt mūsu mugurē, lai tā būtu plūstoša, elastīga un arī gana stipra. Mūsu mugura var veikt ļoti dažādas kustības. Fleksiju, noliekšanos uz priekšu, ekstenziju, atliekšanos uz atpakaļ, sānu noliekšanos, laterālā fleksija un rotācija ap savu asi. Šajā nodarbībā būs iekļauts pilnīgi viss no šī, lai tava mugura justos vingra un laba. Ķeramies klāt! Nāc apsēdies šādi uz saviem papēžiem. Iztaisno muguru, krūškurvi, neizvirzi uz priekšu, stiepies uz augšu ar pakausi. Iztaisno kreiso roku priekšā un lēnām cel to augšā pretī griestiem un tad nolaid uz aizmuguri. Pieturies pie zemes. Nedaudz sagāzies uz atpakaļ. Saglabājot šo nelielo rotāciju plecos, pacel labo roku un pastiepies ar sirdi uz priekšu. Gurni paliek pie papēžiem. Skatiens ir uz sāniem un šeit dziļi ieelpo, izstiepies augšā. Tad lēnām roku nolaid un celies atpakaļ augšā un izpildi to pašu ar otru roku, labo. Paceli uz augšu, nedaudz sagāzies atpakaļ, nolaid plaukstu, turies vai nu uz pirkstiem, vai nu uz pilnas plaukstas, kā tev ir ērtāk. Kreiso roku cel augšā, dziļi, dziļi liela ieelpa. Stiepies ar rokas pirkstiem ar visu kreiso roku. Un vēl viena liela ieelpa, plūstoša izelpa. Un nolaid roku lejā, celies augšā. Tagad labo elkoni liec virsū kreisajam, kā ērgļa pozas rokas savieno šeit. Un ar ieelpu celies augšā, saspied augšstilbes kopā un aktivizē gurnu sēžas muskuļus spied uz priekšu. Un pacel augšā rokas, elkoņus, skatienu. Izelpā laidies lejā un nopaļo muguru. Piespied elkoņus pie augšstilbiem. Ar ieelpu lēnām atkal celies augšā, izpildi to lēnām, apzināti sāsprindzini gurnus, sēžas muskuļus un cel elkoņus, cik vien augstu var. Izelpā atkal lejā. Tad samaini elkoņus un turpini šo pašu darīt. Ieelpa augšā. Izelpa lejā. Un vēl vienu reizi. Izelpa lejā. Vēl vienu reizīti pieceļamies augšā. Pārceļam elkoņus, gurnus lejā nelaižam, nolaižam tikai rokas. Tagad ceļus novieto gurnu platumā. Labā roka slīd gar labo sānu, kreisā roka no sāna ceļas augšā virs galvas un varbūt nedaudz pa labi. Un šeit arī ļoti svarīgi, ka tu sasprindzini sēžas muskuļus. Un nav nepieciešams noliekties ļoti zemu. Jūti, kā saspiežas labais sāns, izstiepjas kreisais. Un jāpā izstiepies ar abām rokām uz augšu un uz kreiso pusi. Tieši tāpat. Izelpā noliecies pa kreisi. Un ielpā izstiepies atkal augšā. Tālāk nāc četrāpus uz plaukstām un uz ceļiem un iesim dēļa pozā, lai veiktu tālāk plūdumu jogā. Iztaisno kreiso kāju, pēdu iespied zemē un it kā atspiedies, it kā tu gribētu apakšstilbu pastiept. Saglabā šo gurnu augstumu, ievelc nabu, jūti aktivizējas korsete un lēnām iztaisno arī otru kāju, pēdas gurnu platumā. Mirklīti paliec šeit, elpo, skatiens lejā starp plaukstām, turpini dziļas lielas ieelpas. Un tad kreiso cēli pievilksim ar ieelpu pie kreisā elkoņa, ar izelpu atpakaļ. Ieelpa labais celis, izelpa kreisais, izelpa, ieelpa labais, izelpa, kreisais,
izelpa. Vēlreiz labais. Un tad labo pēdu noliec labās plaukstas vietā. Celsimies otrā kareivja pozā, kreiso pēdu iespied zemē, pagriez uz sāniem un celies augšā. Iesēdies labajā celī, atbrīvo plecus, pagriez labo plaukstu uz augšu, kreisā slīd gar kreiso kāju un pastiepies nedaudz uz atpakaļ. Un šeit varbūt to kreiso plaukstu var nolikt uz labā augšstilbja izdodas. Un mēģini darīt tā, lai labā roka neaizsat skatienu, skatiens pa labi un pastiepies nedaudz uz atpakaļ. Tad nāc atpakaļ otrā kareivja pozā un kreiso plaukstu noliksim lejā uz grīdas, kreisais papēdis ceļas uz augšu, labā roka paceļas pret griestiem. Labo plecu virzi uz atpakaļ, elpo. Tad nolaid kreiso celi uz zemes, pēda paliek iespiesta. Un saglabājot šo te rotāciju plecos, cēlies augšā, labā roka uz atpakaļ, kreisā uz priekšu. Un tagad lēnām sagāzies atpakaļ un ar labo roku mēģina aizsniegt kreiso kāju, jebkur. Labā kāja var būt saliekta, var būt taisna. Tas nav tik būtiski. Un šeit ar kreiso roku stiepies uz atpakaļ, skatiens pa labi, rotācija plecos saglabājas. Elpo. Un lēnām nolaid roku un celies atpakaļ augšā. Griezies atpakaļ uz priekšu, nolaid rokas aiz muguras pēdu. Samaini pēdas augšpusi zemē un pabīdi viņu nedaudz uz sānu pa kreisi. Iztaisno labo kāju un apsēdies tā, lai šī pēda kreisā ir blakus tavam gurnam, bet celīts paliek uz priekšu. Ja šis ir pārāk grūti, tu droši vari likt šeit pēdu iespiest. Vai arī, ja tu jūti, ka tu sagāzies pa labi, ņem segu un noliec zem labā gurna. Un ieelpā. Iztaisnojies, iztaisno kāju, muguru, izelpā noliecies uz priekšu. Pieturies tur, kur tev ir ērti. Liela ieelpa un mierīgi plūstoši izelpa. Ļauj, lai vēders tuvojas augšstilbam. Vēl viena liela ieelpa. Un mierīgi izelpa. Ieelpā cel ķermeņa augšdaļu augšā, iztaisno arī kreiso kāju. Rokas aiz muguras, plaukstas uz sāniem. Pēdas nostiep un saliec tās kopā. Šeit mēs ieelposim un izelpā celsim gurnus augšā. Skatiens griestos. Ja šis ir pārāk grūti, tad izvēlies to versiju, kur pēdas ir iespiestas zemē un tu pacel gurnus. Šādā veidā. Un nolaid gurnus lejā, sakrusto potītes un nāc atkal četrāpus uz plaukstām un uz ceļiem. Un izdarīsim visu to pašu uz otru pusi. Iztaisno kreiso kāju, sāksim ar dēļu pozu. Un labo kāju. Jūti, aktivizējas vēders, aktivizējas korsete. Un pievelc kreiso celi pie vēdera, pie elkoņa un noliec kreiso pēdu priekšā. Kreisās plaukstas vietā. Labā pēda uz sāniņu un celies augšā otrā kareivja pozā, cēlīts virs potītes, pleci nolaisti. Pagriez kreiso plaukstu uz augšu, ar labo roku slīdi. Ar labo kāju stiepies uz atpakaļ, labo roku varbūt var nolikt uz kreisā augšstilbu vai uz kreisā gurnu. Tieši tur, kur tev ir visērtāk. Saglabā iesēdienu, saglabā saliekšanos celī un stiepies ar ķermeņa augšdaļu augšā. Elpo. Un lēnām nāc atpakaļ otrā kareivja pozā un lēnām labo plaukstu nolaid priekšā, labo papēdi pacel augšā un kreiso roku. Acis seko līdzi paceltai rokai. Elpo. Liela, dziļa, brīva ieelpa. Plūstoši izelpa.
Nolaid labo celi, saglabā rotāciju plecos un lēnām celies augšā, tā lai labā roka ir uz priekšu, kreisā uz atpakaļ. Un tad sagāzies uz atpakaļ, droši var nedaudz iztaisnot kreiso kāju vai pavisam iztaisnot pilnībā. Un labo roku virzi uz atpakaļ, stiepies ar rokas pirkstiem. Skatiens pa kreisi. Elpo. Un lēnām pacel roku, cēlies augšā, griezies atpakaļ, pieturies pie zemes aiz muguras, pēdas augšpusi, iespied zemē un lēnām apsēdies blakus. Labai kājai droši var arī iespiest pēdu augšstilbā, ja tu jūties sagāzies pa kreisi, droši zem kreisā gurna novieto sēdziņu. Ieelpo, īstaisno muguru, izelpā noliecies uz priekšu. Ļauj, lai vēders tuvojas kājai. Ne deguns, ne piere, bet tieši vēders. Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Ieelpā. Celies augšā, īstaisno labo kāju. Rokas uz atpakaļ, gurnus var nedaudz uz priekšu pabīdīt, pēdas atkal kopā un izvēlies savu pozas versiju, kurā tu pacels gurnus vai no ar taisnām kājām vai saliektām, iespiestām pēdām zemē. Ieelpo un izelpā celies augšā. Elpo, sasprindzīs sēžas muskuļus. Un lēnām nolaid gurnus lejā. Sakrusto potītes un pilnīgi atslābināti. Noliecies uz priekšu. Dziļa ieelpa. Mierīgi izelpa. Vēl viena ieelpa. Sajūt savu elpu. Un mierīgi izelpo. Atslābinies. Un kad esi gatavs, cēl augšā ķermeņa augšdaļu. Un ja tev šķiet, ka ar šo nodarbību par maz bija, tu noteikti vari ieslēgt vēl kādu nodarbību no īsajām vai garajām jogas nodarbībām. Paldies tev liels! Uzraksti, kā tu jūties pēc šīs nodarbības un tiekamies jau kādā citā reizē. Atā!